Par otru eksportspējīgāko komersantu mazo komercsabiedrību grupā atzīts SIA Kroščem. Kroščem ir Latvijas uzņēmums ar 10 gadu pieredzi, kurš ir vienīgais Baltijā autobūsu asociācijas BDA akreditētais AdBlue ražotājs. Kroščem ir sevi parādījis kā konkurētspējīgu autoķīmijas ražotāju pasaulē. Kroščem ir izdevies izveidot oficiālās pārstāvniecības Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Slovenijā, Krievijā, Japānā, Hongkongā un Austrālijā. Bez AdBlue Kroščems klientam piedāvā autoķīmijas, tas ir veidstikla tīrīšanas, motoru dzēsēšanas un citus šķidrumus. Tāpat liela popularitāte uzņēmēju vidū ir iegūšas Kroščem degvielas uzglabāšanas un uzpildes sistēmas, kas dod iespēju ievērojami ietaupīt uz degvielas cenu pērkoto vairumā un sniedz daudz priekšrocības veicot autotransportu uzpildi ar degvielas savā teritorijā vai bāzēs. Šobrīd atrodamies Kroščem baramo kravu pārkraušanas un fasēšanas terminālā Jaunolainē. Kroščem termināls ir radīts nodrošināt augstu kvalitāti produkcijas pārkraušanai, fasēšanai un uzglabāšanai. Terminālī šobrīd spējam pieņemt baramās kravas pa dzelzceļu, pārkraut pa tiešo autotransportā vai sapasēt maisos 350 līdz 500 tonnas dienā, uzglabāt slēgtā noliktavā vai atklātā laukumā ap 25 000 tonnām gatavās produkcijas, iekraut autotransportā, dzelzceļa vagonos vai jūras konteineros un nosūtīt pa visu pasauli. Esam atvērti visiem klientiem, kuriem piemeklēsim labāko risinājumu. AdBlue šķidrums attīra izplūdes gāzes, sargājot vidi un cilvēkus, un Kroščem ir vienīgais akreditētais šī šķidruma ražotājs Baltijā. Rīgā ražoto produktu piegādā 23 valstīm visā pasaulē, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tādēļ apgrozījumu var mērīt vairākos miljonos un arī nekādi neizmērāmos tīrākas vides kvadrātkilometros.